Domāju, ka šobrīd mēs to nevaram pateikt skaitļos. Bet ja jums būtu jācīnās, tagad ministrums jācīnās. Ir jāredz tas budžeta kopums, un ja neredz budžeta kopumu, jūs zināt, ka visas nozares šobrīd asiņaini, skolas, veselība, un tas ir jāredz kopumā, bet katrā gadījumā nemazāks kā šogad. Es drīzāk arī pieslietos Dādarkunga viedoklim, ka ir jābūt veselīgai un dzīvotspējīgai proporcijai starp to, kā tiek dalīta šī kultūras ministrijas rīcībā esošā naudas summa starp institucionalizēto dotējumu kultūru un šo radošo procesu, dzīvības procesu, ko nodrošina kultūra kapitāla fonds, pašas radošās savienības un kopā jūs visi esat vienojušies par šo proporciju, tā varētu būt šie 15% un pieaugot kultūras ministrijas rocībā esošai naudai. Es negribētu uzlikt griezts 8 miljonu, varbūt dzīvosim labāk, varbūt būs 10 miljoni, bet ir jāstrādā uz augšupējošu līkni. Bet tad tāds cipars nav, ja? Pašreizējais cipars ir nepieļaujams zems, jo mēs nevaram izmantot to kultūra kapitālu tā, ka tur nesabruks neviena iestāde, tad pasmelsim no tā. Ja? Šie dzīvības procesi, kas neatrodas institūcijās, viņi ir tikpat svarīgi kultūras procesam, ja tā dzīvā tautas māksla vai jebkas, ja es teikt neprioritizēšu. Tāpēc viņi nevajadzētu izmantot pat tādu pasmeļamo bļodu, ja no kuras tad atdot naudu. Es arī gribētu vienu tādu aspektu vēl jums teikt. Mums ir valstī izveidojusies tāda situācija, kad visu būtībā nosaka finanses ministrija. Viņi tas lielais diktators gan pār kultūru, gan par izglītību, gan par veselību. Viņi visu labāk zina, viņiem viss ir skaidrs, viņi apstās, kā tie cipari tur grozās, un visu viņi noregulē. Un nav problēmas viņiem, bet ir problēmas visai valstī. Un tāpēc viņi ļoti kratās vaļā no kaut kādām iezīmētām naudām, kas kaut kur parādīsies, jo tā vairs nebūs viņu lemšana, būs jau kaut kas tāds process iedarbināts, kas kaut ko garantēs. Un tāpēc viena vajag atgriezties atkal pie šiem principiem, kas varētu mums veicināt kultūras attīstību valstī un zinām mērā šo finanses ministrijas birokrātu patvaļu piebremzēt. Tā mēs jau atbildot uz jūsu jautājumiem pateicam par kultūras kapitāla fondu, kad viņam jābūt iezīmētam, jābūt uz šiem nodokļiem balstītiem, un tad viņš jau būtu kaut kas konkrēts, un viņš arī nonāk beigās tur, kur viņam jānonāk. Nākošā gada budžetam jāpaliek vismaz šī gada līmenī, tā skaitā arī kultūra kapitālam, un es gribētu pieminēt, ka noteikti būtu jāsaglabā tas, ko mums izdevās šī gada laikā atrast vēl papildus līdzekļus šīm reģionālajām programmām nevalstiskā sektora administratīvajai atbalstīšanai. Nākamā gada budžetam būtu jābūt jau pie šiem principiem, kas bija līdz 2003. gadam, respektīvi vajadzētu mēģināt tomēr ieviest šos procentuālos maksājumus no šīm 3 nodevām. Un es uzskatu, ka nākošā gadā šim budžetam būtu jābūt lielākam. Tas vienkārši nav, tas ir nepiedodami maz. Un es domāju, ka ja mēs šos principus, kas bija ieviesti jau 2000. gada sākumā, īstenot arī nākošā gadā, tad pēc visām nodokļu prognozēm, es domāju, tā būtu lielāka summa nekā 2 miljoni.